Sveicināti, dārgie radioklausītāji un jaunieši raidījumā Vērtību kompass. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs atklāti runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Šī reizē es vēlējos parunāt par tādu, netradicionālu tēmu, vai, tā, manuprāt, vismazāk garīgāko tēmu, kāda līdz šim raidījumā ir bijusi, bet tāpat ir tā ļoti svarīga tēma, un tā ir par sociālismu, toleranci un diversitāti. Lai pieminēšu, kas tam visam ir kopīgs, kā arī par sociālisma tendencēm, aktualitāti un ko arī darīt, lai mēs pie tā nenonāktu. Bībele saka, lai mēs esam gudri un lai mēs esam arī labi pilsoņi, un Dievs mūsos ir ielicis kādas brīvības, pamat brīvības. Un tādēļ, man liekas, ir svarīgi runāt par šo, un vienkārši esmu ievērojis tādu tendenci, tagad mūsdienās, kā sociālisms paceļās, marksisms, tas paliek tāds ļoti populārs, un es jau to ievēroju pirms vairākiem gadiem, un, piemēram, pagājušajā gadā arī, vai tas bija pirms 2 gadiem, es biju tādā izbraucienā Šveicē, un tur es redzēju salīmētas uzlīmes uz stabiem, kas saucās nāc dibināsim sociālismu, mums vajadzīgi jauni revolucionāri. Un sirpis un āmurs un sarkana fona ar baltiem burtiem. Viss, kāds, ko cilvēki šeit bija piedzīvojuši, tā viss tiek teikts, jā, dibināsim sociālismu, līdzīgi kā Krievu laikos. Un mums arī bija viens kursabiedrs, kurš arī teica, jā, Putins ir super, un es biju šokā, tas bija pirmais, kad saskāros, kad teica, jā, Putins ir super, un komunisms ir sociālisms ļoti foršs, jo viņš ļoti konservatīvs un nav bagātnieku un tā tālāk. Un es domāju, vispār zini, ko tas nozīmē dzīvot Krievijā, Padomju Savienībā. Un tā bija mana pirmā atskārsme, un jo vairāk es tagad pētu vai redzu lietas, jo vairāk es redzu, cik aug sociālisma virziens, tās tendences. Un tagad arī Lietuvā 28. oktobrī, kā valdošo vai vadošo ievēlēja sociāldemokrātisko partiju. Viņi ieņem 51 vietu no 141 vietas viņu politiskajā sistēmā. Un tas parāda, jā, ka tas atkal aug. Un varbūt tas ir viņveidīgi, kad valsts paliek sociālistiska, tad nomet esošo kārtību, atkal paliek konservatīvā, kad kapitāliskāka vai demokrātiska, un tad atkal sociālistiska vai kā tas būtu. Bet šodien šī tendence aug. Un pētot par šo tēmu, es uzdūros uz tāda video no YouTube kanāla, kas saucās Second Thought, jeb otrā doma. Un tas video saucās Kāpēc būt par sociālistu 2024. gadā. Un es noskatījos to video, tas 20 minūšu garš video, un tā pirmoreiz noskatoties, varbūt cilvēkam liekas, jā, īstenībā ir kaut kāda daļa patiesības. Un tur viņš galvenokārt uzsver, ka ir daudz miljonāri, miljardieri, bagāti cilvēki, kuriem pieder visa pasaules nauda, kuri tad uzkundzējas pār cilvēkiem un ka viss būs slikti, un mums vajag kaut kādā ziņā, viņš nepateica kā, protams, bet tie miljonāri ir pie visa vainīgi, viņi visu kontrolē, un viņus vajag aptuveni nogāzt. Un tas ir skaidrs, ka viņi saka, tad vienīgais veids, kā dabūt to naudu, kas viņiem ir vai īpašumus, protams, ir atņemot viņus, jo neviens jau nedos viņus tāpat. Bet noskatoties to video, liekas, viņam varētu būt daļa patiesības, vai ne? Mums jābūt par sociālistiem, un tad viņš saka, cik labi būtu visiem vienāda alga, visiem būtu veselības aprūpe, un visiem būtu viss vajadzīgais, un mums nevajadzētu to visu, mums tikai sadalīt visu naudu. Un par to arī jāpadomā ļoti, kā to īstenot, un pārsvarā tas nestrādā, bet es iesim tam cauri, un es ceru, ka to arī sapratīsi. Šonš piemin arī globālo sasilšanu, ka to var atrisināt tikai, ja ir valsts iestāde, kas par to rūpējas. Jo kamēr ir kapitālisms, cilvēki ražo, cilvēki pērk lietas, un to nekādīgi nevarēs atrisināt. Tā kā arī to var paturēt prātā, tāda interesanta lieta. Bet jā, tāds video interesants, es viņu tad noskatījos, un es arī padomāju, es tagad jau pateikšu uzreiz, ja tu to video noskaties un tu arī domā, kāds var būt, vai tas varētu strādāt, kāpēc mums nebūtu sociālistiem, un es varu pateikt pavisam vienkārši, ja ir tādi miljonāri, ka viņi dabūtu to naudu, tad, ja mēs to negribam, lai tas notiktu, mums vienkārši nevajag vairs pie viņiem iepirkties. Mums nevajag izmantot viņu pakalpojumus, būs konkurenti, alternatīvas,
kaut tā nauda, ko viņi arī nopelnīja, pēc tam tu naudu lieto. Tas nav tāda lieta, kas vienkārši stāv. Bet labi, par šo es vēl turpināšu, bet tas nav risinājums. Sociālisms nav risinājums. Bet pirms mēs ķeramies klāt, es vēlos ātri iziet cauri terminiem. Kas ir tie termini, ko es lietoju? Pirmkārt, kas ir kapitālisms? Tad kapitālisms varbūt jau daži zinat, tā ir politiska, ekonomiska un sociāla sistēma. Tā ir sistēma, kuras pamatā ir preču ražošana, tirgus attiecības un ražošanas līdzekļu privāti īpašums. Un šajā ekonomiskajā sistēmā kapitāls, jeb preces nauda, pieder privātpersonām, nevis valstī vai kādai kopienai. Līdz ar to, atšķirībā no plānveida ekonomikas, kas ir sociālistiska, komunistiska ekonomika, preču un pakalpojumu ražošanu, kā arī cenu nosaka pieprasījums un piedāvājums, jeb tā sauktā brīvā tirgus likumi. To visu var sasumēt kopā sakot, cilvēki sacenšas savā starpā, lai kļūtu turīgi. Ja to biznesa izgāžas, tad izgāžas. Tu pats vari noteikt cenu, pats vari ražot, pats vari pārdot, viss ir tavās rokās. Teiksim tā, galvenokārt liela daļa. Otrs tad ir sociālisms. Kas tad tas ir? Un tas nāk no franču vārda sociāre, vai no latiņu vārda sociāre, kas nozīmē dalīties. Un tas ir plašs sociālo un ekonomisko iekārtu kopums, kuru mērķis ir ekonomika, kas kalpo sabiedrībai. Skan labi, vai ne? Demokrātiska ražošanas līdzekļu pārvalde un vienmērīga atbilstoši ieguldījumam labumu sadale. Un tas demokrātiska nozīmē, ka cilvēki vai valsts, viņi pārņem ražošanu, viņi nosaka visu un tad sadala pēc vajadzības. Pēc plāna varētu būt it kā labi. Un tad komunisms ir, tas nozīmē vārdu komunas, kopīgs. Un tā ir marksisma teorija, jo sociālisms ir tā kā starp posms uz komunismu. Pilnīgs komunisms, tāpēc to sauc par teoriju, ka viņš nekad nav eksistējis. To ļoti grūti eksistēt. Un viņš saka, tā ir nākotnes sabiedrības iekārta, bezšķiru sabiedrība, kur ražošanas līdzekļi piederēs visiem kopīgi. Un sabiedrības locekļi būs vienlīdzīgi tiesībās un iespējās pēc tā principa no katra pēc spējām, katram pēc vajadzībām. Teiksim tā, cik katram vajag, vienam vajag vairāk, tam iedot to negaršo gurķi, labi, tu gurķus nevajag, tu iedos tomātus un tā tālāk, ka viss tiek sadalīts. Bet tad vēl svarīgi ir pieminēt, kas ir fašisms. Un fašisms nāk no itāļu vārda fašismo, kas ir grupa. Un tā arī ir politiska ideoloģija un kustība, kas parasti ir saistīta ar autoritatīvu vadības formu. Tā ir, tā teiks, parasti saistīta ar autoritīvu valdības formu, kas veicina nacionālismu, totalitārismu un centralizētu kontroli. Fašisms izpaužas kā antidemokrātiska un pret liberālām vērtībām vērsta ideoloģija, kas uzsver valsts varu pār individuālām tiesībām. Tās pamatā ir pārliecība par valsts augstāko varu. Ja tā sasumēt kopā, tad fašisms ir, kad grupa cilvēku nostājas pret pārējo grupu, un tad viņus izslēdz vai kā citādi rīkojas, un tas varbūt, ja kas, piemēram, studentu grupa savācēs, mums kāda kvalifikācijas, kas pieder šai grupai, un visi pārējie, mēs viņus nepieņemsim pie šīs grupas. Tad šie studenti kļūs par fašistiem. Bet fašisms tad valsts iekārtā politiski ir pret cilvēku brīvības, pret veidiem, kā iebilst. Un tas ir līdzīgi kā komunisms, viņi arī uzskata, ka visam jāpieder visiem, bet cilvēki tiek sadalīti ne tikai pēc klases, bagāts, nabaks vai gudrs, bet arī pēc rases, nereti pēc kaut kādiem citiem. Un tas var būt arī genders vai kas cits teorētiski. Tad tas var būt jebkura lieta, kura te sadala vai atdala no citas grupas. Un tad grupa kļūst svarīgāka par individu, par cilvēku. Un tad cilvēkam ir jāpakļaujas tiem nosacījumiem, vai ir kaut kādas sekas. Un sasumējot kopā labi šos 3 iepriekš minētos, tad kapitālisms ir ekonomikas sistēma, kurā kapitāls pieder privātpersonām un pastāv konkurence brīvā tirgū. Sociālisms ir ne tikai ekonomiska sistēma, bet arī sociāla un politiska teorija, kurā ražošanas līdzekļi pieder sabiedrībai. Un te jau iejaucas valsts. Ne viss ir privāti, bet kaut kas jau pieder sabiedrībai, viņi sāk kaut ko jau kontrolēt.
Bet komunisms ir ne tikai ekonomiska sistēma, bet arī sociāla un politiska teorija, kurā privātīpašums ir pilnībā izzudis un ir valsts kontrolē. Un tas viss sākās ar Karlu Marksu un Engelu, diviem vīriem, un viņi uzrakstīja vairākas grāmatas, un viņi uzskatīja, ka kapitālisms izmanto parastos iedzīvotājus savam labumam. Teiksim tā, tie, kas strādāja fermās vai rūpnīcās, ieguva mazāk kā tie, kurām tās piederēja, un no tā izveidojās nevienlīdzība. Un tas taču ir saprotams, tas ir normāli, ka ir izveidojis nevienlīdzība, jo ir uzņēmējs un cilvēks strādā, viņš nopelna, un tad uzņēmums ir sekmīgs, tad viņš var turpināt arī augt. Bet tā vienmēr pastāv nevienlīdzība. Un pamatā šim visam, jūs varat ievērot, ir skaudība. Pamatā visam ir skaudība, ka kādam citam ir kaut kas, kā nav man. Un viņu mērķis bija, lai vara nepiederētu priekšniekiem, bet darbiniekiem, ka viņi noteikti to visu, jo viņi strādā, viņi zina, kā visam jābūt, un tad viņi var veikt visus lēmumus. Un tas izklausās labi. Bet problēma ir tā, kā to izdarīt. Kuram tad pieder vara, kā to visu var atrisināt? Un tad, lai to visu pāraudzītu labāk, tad cilvēki izdomāja, vai Marks izdomāja, ka visus īpašumus visu var dot valstī, un valsts varēs sadalīt. Viņi varēs saprast, cik daudz jāražo, redzēs visu kopīgi kā zem viena trauka, un viņi varēs visu izdarīt daudz, daudz labāk. Un tad teorētiski nebūtu nevienlīdzības, visu, kas tiek nopelnīts, tiek atdots valstī, neviens neuzkundzējas, tas pats priekšnieks strādā, visi strādā, kopīgi, visi tiek samests kopīgā traukā, visi pienes kaut kādu labumu un viss tiek izdalīts. Un tas liekas, ka varētu būt ok, ka tas varētu strādāt. Bet tā problēma parasti ir, ka tas nestrādā. Un komunisms tad ir tad, kad valstī pieder ne tikai ražošana un ne tikai biznesi, bet arī jau mājas. Jau visi privātīpašana, pilnīgi viss pieder valstī. Un tas ir pilnīgs ekstrēms. Doma varbūt ir laba, mēs esam sadalīt īpašumus, piešķirt mājas cilvēkiem un tā tālāk, bet praksē tas nestrādā. Un tāpēc vēlos nosaukt sarakstu ar valstīm, kurās sociālisms ir strādājis un kuras tad ir komunistiskas. Ok, ejam tālāk. Tad tas bija joks, ka nav tādu valstu, ka nav nevienas valsts, kurā tas strādātu. Un es nolasīšu dažus citātus. Džons Dos Pasos ir teicis, ka marksisms ne tikai nav veicinājis cilvēka brīvību, bet arī nav spējis saražot pārtiku. Un sociālismam kopumā ir tik uzkrītošas kļūdas, ka tikai intelektuālis varētu tās ignorēt vai izvairīties no tām. Un to teica Tomas Sovels. Un domu sakot, kad visi redz šīs kļūdas. Jebkurš cilvēks, pat parasts cilvēks redz, ka tas nestrādā. Un tikai intelektuāls varētu tās neredzēt. Un tā problēma vienmēr ir tā, ka cilvēkiem liekas, ka mēs šoreiz mums jau sanāks. Tiem iepriekšējiem nesanāca, bet mēs būsim gudrāki. Mums tas sanāks, mums izdosies beidzot to visu atrisināt un izdomāt, kā tad nokļūt pie sociālistiskas valsts. Un to pašu domā mūsdienu cilvēki. Labi, visiem iepriekšējiem cilvēkiem nesanāca, mēs varam paskatīties, kā dzīvo cilvēki Venecuēlā un daudzās citās sociālistiskās valstīs un teikt, nē, tas nestrādā tomēr. Un Winstons Čērčils ir teicis, ka kapitālismam raksturīgais netikums ir nevienlīdzīga labumu sadale. Un tā tas ir. Es jau teicu, ir bagāti cilvēki, ļoti bagāti cilvēki un netik bagāti cilvēki. Bet man, godīgi sakot, vienalga, cik Ilonam Maskam ir naudas. Ja man viss ir labi, ja es nemirstu badā, man tas īsti nekritēs, es neesmu tik skaudīgs, ka es gribētu atņemt Ilonam Maskam īpašumu. Saku, ok, viņš strādā, pelna, lai viņam ir. Bet tad Winstons Čērčils turpina, lai tas nebija viss citāts, tas bija mans iespraudums, ja nu kas. Bet viņš turpina, sociālismam raksturīgais tikums ir vienlīdzīga bēdu dalīšana. Sanāk, kapitālisma netikums ir nevienlīdzīga labumu sadale, ka tiek nevienlīdzīgi sadalīts, bet viss, ko var izdarīt sociālisms, ir tas, ka viņš veicina vienlīdzīgu bēdu dalīšanu. Ja labi, visiem ir ēdiens, bet visiem ir viens maizes kukuls, piemēram, vai visiem ir viena desa, ko ēst. Ja labi, visiem ir veselības aprūpe, bet visiem ir pilnīgi tāda pamat veselības aprūpe, ka tas viss ir vienlīdz slikts. Un tas nestrādā tādēļ, ka visi grib vairāk. Un nav iespējams visiem iegūt vienādu daudzumu labu lietu. Tā nav. Un galvenokārt cilvēki vienkārši padodas un beidz strādāt. Tas vienkārši nestrādā. Kapitālismā vienam ir vairāk, sociālismā
visi ir vienlīdz nožēlojami. Interesanti ir, ka neviens nesaka, veidosim nacismu vai fašismu, tā kā tas notika Otrā pasaules laikā Hitlera vadībā, bet Hitlera vadītā valsts bija sociālistiska. Tā bija pēc šiem komunisma ideāliem veidota. Un no tās arī tad cēlās visas tās nelaimes, kuras cēlās. Un tas noveda pie šī, ka komunisma rezultāts 50 gadu laikā, labi, tagad tas notiek 70 gadu laikā, ir 80 līdz 110 miljoni mirušo cilvēku. Un tas ir vairāk kā visos 19 gadsimtos kopumā, runājot tieši caur slepkavību, caur to, cik daudz cilvēku tika noslepkavoti. Un Džejs Ričards ir teicis, nekad nevienai idejai nav bijušas tik katastrofālas sekas. Tā ilustrēja drūmu, vienkāršu vienādojumu. Ekstrēma morāla kaislība mīnus realitāte ir vienāda ar masveida nāvi. Cilvēki, viņi tiecās pēc kādas morālas ekscelences, pēc utopijas, pēc kaut kā, bet izņēma realitāti, saprat, ka tas nestrādā, un tas noveda pie masveida nāves. Jo tā lieta ir, ka sociālismā, komunismā visiem ir jābūt vienlīdzīgiem. Bet ir jautājums, ja Ilonam Maskam ir tas viss, kā lai viņš tiek līdz manam līmenim, un kā lai es dabūju to visu. Un to var dabūt tikai atņemot viņa īpašumu. Un neviens cilvēks jau negrib atdot savu īpašumu tāpat, tādēļ tas cilvēks ir jānoslapko, jātiek vaļā no viņa. Un tad atbilde visam ātri vien rodas cilvēku iznīcināšana un viņa īpašumu paņemšana. Un otra problēma sociālismam un komunismam ir korupcija. Kad, diemžēl, nestrādā šis princips, jo cilvēki iedomājas, ja tev būtu visa vara un visi īpašumi, visa nauda, pilnīgi viss, kādēļ lai tu dalītos ar to? Un tad beigās paliek viens cilvēks, kurš ir stāvus bagātāks kā visi pārējā valstī, un viņš negrib dalīties, viņš neko nedara. Un sociālisms varbūt teorētiski varētu strādāt, bet ir vēl pēdējais arguments, ko es pieminēšu beigās, kāpēc tas nestrādā. Bet tas nestrādā, jo cilvēki ir samaitāti. Un tiekot pie tā visa, viņi negrib vairs dalīties. Un pat ja visi dalītos, viņš tāpat nestrādās. Un bieži ateisti pārmet kristiešiem, ka mēs esam veicinājuši daudz karus un reliģiskie kari, bet tie ir vainojami tikai 2% visu nāvju, kuras ir bijušas karos. Jā, cilvēki Dieva vārdā ir darījuši ļaunas lietas, bet ateisms ir darījis daudz ļaunākas lietas. Un zem kristietības viss ir audzis un kļūst daudz labāks. Un to vajag cilvēks saprast, ka viņi sāk to pārmest, tad jūs jaunieši klausītāji varat teikt, jā, bet pasies, kas notiek komunistiskās valstīs, kas notiek Ziemeļkorejā un Vietnamā, Ķīnā un Venecuēlā. Bet kas tad ir sociālisma tādas tendences? Ja mūsdienās būtu jāraksturo, vai mēs ejam tādā virzienā vai nē, kā var to pamanīt? Un pirmā lieta, kas veidojas sociālismā, ir cenzūra. Un tādēļ es vēlos runāt īsti par toleranci, ka to redzēt, kad cilvēki vairs nevar izpaust savu vārda brīvību, ka cilvēki tiek iemesti cietumos mazāko sīkumu dēļ, sociālo tīklu ierakstu dēļ, tas jau veicina pārlieku lielu cenzūru, tas veicina arī totalitārismu, ka vara tiek koncentrējas vienā vietā, ka tā pieder vienam izpildes punktam, un tas uzreiz nenozīmē, ka tā valsts ir sociālistiska par sevi, bet sociālisms bez cenzūras nevar pastāvēt. Tas ir kopā. Un tādēļ, ja mēs redzam pārlieku lielu cenzūru un cilvēki vairs nedrīkst izteikt nekādas lietas, tad ir jāsāk uzmanīties. Un tad no šī seko cilvēku brīvību ierobežošana vai arī cilvēku atbruņošana. Un to var redzēt pie tad, ja tiek liberāli cilvēki pie varas pienāk, ka viņi sāk ierobežot cilvēku brīvības, uzliek stingrus likumus, atbruņot cilvēkus, jo tad viņi vairs nevar pretoties. Viņi sāk palikt iespiesti, viņu brīvības tiek ierobežotas. Un tad caur šo, kad cilvēku brīvība sāk tiek atņemta, viņi tiek cenzēti, tad sākas valsts kontrole. Valsts sāk pārņemt lietas, viņi sāk noteikt visu, un tad ar laiku viņi jau var paņemt tavus īpašumus, ar tevi kaut ko izdarīt. Un tad, jau viņiem tas ir viņu varās, tad viņi sāk to arī pielietot, sāk pateikt, kā pareizi būtu jādara. Šis viss var notikt ļoti ātri. Un piemēram šim ir Venecuēla. Cik ļoti ātri viņa kļuva no kapitāliskas valsts uz sociālistisku valsti, kura ir tagad tādā briesmīgā diezgan stāvoklī, tur ļoti grūti būt kā cilvēkiem. Un tad vēl viena tāda pēdējā sociālisma iezīme ir
sociālās garantijas. Jo sociālisma doma ir, ka valsts rūpēs par visu, ka valsts uztur, ka viņu rokās ir pilnīgi viss. Un mūsu valsts, godīgi sakot, mums ir sociālistiskas tendences, lietas, bet mēs citādāk nevarētu. Tas ir arī labi un tas ir vajadzīgs. Mēs esam sociālistiski demokrātiski savā ziņā. Piemēram, mums ir policija, ugunsdzēsēji, veselības pakalpojumi, transports, un tie ir valsts regulēti. Mums nav katram jābūt personīgajam miesas sargam, vai ka mums būtu pieejami tikai privātās ārstu prakses un tā tālāk. Tas tā nav, bet problēma rodas, ka tas pārāk lielā tanī uz otru pusi, ka visu uztur valsts, ka viss nāk no valsts. Jo tad ir nepieciešams aizvien vairāk un vairāk nodokļus maksāt, un tad cilvēki nespēja par sevi vairs parūpēties, un valsts pārņem pakāpeniski kontroli pār visu. Viss nonāk viņu rokās. Un varbūt jūs esat dzirdējuši, kad ir tāda apkārt, vai tāds vārds UBI, jeb Universal Basic Income, par to ir runāts, kādu laiku atpakaļ es dzirdēju par to vairāk gan, bet tā ir doma, ka ir standarta tāda pamata alga visiem. Un ar mērķi, ka visi strādā, bet kad varētu teikt, ka visā Eiropā mums varētu būt universālais ienākums. Un tas skan labi, bet tas atkal veicina, vai tas ir konkrēts sociālistiska lieta, un no tās ir jāuzmanās. Un es to negribētu. Es teiktu, ka mēs strādājam. Un mūsdienās esmu redzējis video, kur jaunieši kliedz un saka, kāpēc mums ir jāstrādā, man pienāktos nauda tāpat, un priekš kam vispār šis. Un sociālisms ir tik labs, un tādu video aug skaitā. Un tādēļ ir šis raidījums, lai mūs izglītotu, lai mēs saprastu, ka tas nav nekas labs. Tas nav nekas. Tā ir ļoti, ļoti jāuzmanās. Un mums ir dažas lietas, kā jau es minēju, mūsu valstī, bet tas viss var mainīties vai uz vienu vai uz otru pusi. Un tad ir jābūt uzmanīgiem un jāsako šim līdzi. Un jautājums ir, vai tad kristietība ir par sociālismu vai pret sociālismu? Ko kristietība, ko Bībele saka tieši par šo tēmu? Un jūs varbūt klausāties, un jums prātā nāk kāda raksturvieta, kur ir diezgan sociālistiska pēc būtības, un tā ir Apustuļu darbos. Un es arī esmu domājis par šo raksturvietu, lasījis, un tur mēs lasām sākumā, kad mācekļi, cilvēki, kas kļuva par kristiešiem, viņi pārdeva visu, kas viņiem bija, un dzīvoja ar kopīgiem resursiem. Bet tas, pirmkārt, tur nebija iejaukta valsts, tas ir ļoti svarīgi, tur nebija iejaukta valsts, bet otrkārt, tas bija vairāk tā iedomājies, ka tu esi vajāts vai tu dodies kā kempingā. Jūs kopīgi dodaties kempingā, un kad es arī dodos, tad mēs arī dalāmies ar lietām. Vienam ir, krāsiņa, otram ir zāģīts, trešajam āmurs vai cirvīts vai vienalga, kas tas būtu, ka tad cilvēki var dalīties ar to, kas viņiem ir. Viņi ir kopīgā ceļojumā kaut kur. Vai arī ja tu tiec vajāts un cilvēkiem nav resursi, jūs varat dalīties un sadalīt un izdzīvot. Un šis bija īslaicīgs periods, tas, ko mēs lasām Apustuļu darbos. Tas bija kaut kas īslaicīgs, un tas nebija nekas tāds ilgstošais, ko mācekļi dzīvo, mēs pēc tam lasām, tas vairs jau nebija. Tas bija tikai pašā sākumā. Un redz, Bībele, kad mēs viņu bieži lasām, 70 vai pat lielākā daļā procentu gadījumu ir deskriptīva. Jebšu viņa apraksta notikumus. Viņa nesaka, viņa nav preskriptīva bieži, izņemot tur, kur tiešām ir pavēles. Mēs lasām Bībelē, ka Dāvids pārkāpa laulību. Un tāpēc mums arī jāpārkāpa laulība? Nē. Un līdzīgi Apustuļu darbos ir daudzi notikumi. Un tur viens no šiem arī ir, kad viņi pārdeva savas lietas, bet mums netiek teikts katram individuāli, ka mums jāpārdod visu, jādzīvo kopā bez īpašuma. Tā bija situācija, tas notika, tā tiek aprakstīta, bet tā netiek mums pavēlēta. Un atkal šeit nebija iejaukusies valsts, tā ka tas nebija sociālisms. Bet Bībele tieši pretēji šim aizstāv privātu īpašumu un runā, ka katram cilvēkam ir tiesības. Tiesības uz dzīvību un uz brīvību. Un to mēs redzam 10 baušļos, tas ir pavisam skaidri, kad mums ir 10 baušļi, nebūs noslapkavot, nebūs citiem cilvēkiem darīt pāri, noslapkavot, mums nebūs zakt. Tas nozīmē, ka ja tev var būt privātais īpašums, un ka tu nevari zakt no cita, vai ne? Neiekārot cita mantu, dzīvniekus, vērsi, kas viņam ir, un tā tālāk, tagad 10 baušļi diezgan skaidri apraksta, ka Dieva plānā ir, kad cilvēku tiesības tiek aizstāvētas un ka viņiem ir savs privāti īpašums. Un Bībele ļoti skaidri pāri 250 vietām saka, ka mums ir jāizstājas pret vardarbību, jāizstāv atraitnes
un bāreņi un citi cilvēki, ka jāiestājas par viņiem, par tiem, kas ir apspiesti, patiesi apspiesti. Un tā kā Bībele ir par cilvēku brīvību un labdarību, ka mēs varam palīdzēt viens otram. Un interesanti, ka bija pirmie Amerikas ieceļotāji, kas ieceļoja, un bija tāda viena, piemēram, Plymouthas kolonija. Kad viņi ieceļoja, viņi bija kristieši, un viņi gribēja pamēģināt sociālismu. Viņi gribēja uzcelt jauno Jeruzālemi un domāja, ka kopīgi strādājot visiem spēkiem, kopīgam labumam, viņiem tas sanāks. Un tas, ko viņi izdarīja, viņi tad strādāja uz visiem laukiem, teica, mēs visi kopīgi aparsim visus laukus un tad sadalīsim visus ieguvumus, visu ražu. Bet problēma bija tā, ka viņi gandrīz jau pirmajā gadā nobeidzās no ēdiena trūkuma. Un tad nākamajā gadā viņi saprata, tas nestrādā, un tad pēc tam viņi sadalīja laukus, katram savu daļu iedeva un teica, ka katrs dabūs to, ko katrs pats izaudzēs, un tad pārējais ir vēsture. Redz, tā lielākā lieta, kādēļ sociālisms nestrādā un komunisms nekad nestrādās. Tas ir tādēļ, ka kopīgs darbs kopējiem labumam nemotivē cilvēkus. Nekādīgi. Varbūt tas strādā tikai ģimenes kontekstā, jo tas arī par ģimeni, bet lielākā mērā tas nestrādā. Jo ja tu zini, ka tev ir lauks pašam un tu paturēsi visu no tā, ko tu tur ievāks, tas tevi ļoti motivēs. Bet ja tu zini, ja tu saslimsi vienu dienu un nestrādāsi, un tāpat saņemsi to, ko tu būtu saņēmis, ja tu būtu strādājis 12 stundas, vai tu strādā 12 stundas čakli un to blakus cilvēks strādā 5 stundas slinki, un jūs abi saņemsiet vienādu atalgojumu, tas nekādīgi neliek tev iegūt lielāku motivāciju strādāt. Jo sociālisms nestrādā cilvēka dabu. Mēs neesam roboti, un mums ir nepieciešama motivācija strādāt. Un tas pats ir līdzīgi ar stundu darbu, kur, cilvēki atsēž valsts iestādēs vai vienkārši sēž un liekas, ko es te daru. Es varu strādāt, varu nestrādāt, es tāpat saņemšu naudu. Tas nestrādās, bet kapitālismā, ja tu esi pie priekšnieka un to jāpelna viņam nauda, tas nestrādās, tevi atlaidīs, jo tu neienes kādu peļņu, vai tu vismaz to pamanīs, to vērtēs. Un sociālisms bija tik izšķērdīgs, ka cilvēki ir stāsti, viņi brauca ar milzīgiem traktoriem, pat nedarot nekādu darbu vai izlēja visu dīzeli ārā kolhozos, lai pateiktu, ka viņi ir izbraukājuši viņu un neko nedarīja. Cilvēki zaga nenormāli rūpnīcās un ir tik daudz stāstu par šo visu, ka var saprast, nē, tas vienkārši nestrādā. Un cilvēki paliek vienkārši nabadzīgāk un nabadzīgāk un nabadzīgāk, līdz beigās gandrīz nekā vairs nav. Cilvēki ir tiešām spiest kaut ko darīt, un tad ir virkne citu problēmu. Un es vienā video redzēju, kur Jordans Petersons stāstīja, ka kapitālisma dēļ labklājība pasaulē ir krietni augusi. Par spīti tam, ko sociālisti saka, viņi saka, ka tas ir tieši pretējs un viss iznīks. Un interesanti ir, ka no 2000 līdz 2012. gadam labklājība attīstošajās valstīs pieauga par 50%. Un tas ir milzīgs pieaugums. Tas ir astronomisks pieaugums salīdzinoši visiem iepriekšējiem gadiem. Tas nozīmē, ka cilvēki, kas attīstošajās valstīs, piemēram, Āfrikā un citur, pelnīja $1 dienā, tad pēc 12 gadiem viņi pelna $2 dienā. Labi, tas nav baigi daudz, bet tas tāpat ir labāk. Un tas izaugums ir krietni lielāks kā iepriekšējos 1700, 800, 900 gados. Un, piemēram, Āfrikā bērnu izdzīvošanas spēja ir jau līdzīga kā 1500. gados. Un tas ir brīnumaini, tas ir milzīgas pārmaiņas, ātras pārmaiņas, kad tev pirms 100 gadiem viņi bija kā pirmajā gadā. To nevar salīdzināt. Tā kā kapitālisms veicina lietas, viņi veicina labdarību, un cilvēki ir motivēti strādāt, un visu var izmantot. Neviena sistēma nav perfekta, bet noteikti sociālisms nav atbilde labklājībai un mieram un augošai tādai sociālai sistēmai. Tas to neatrisinās, jo mēs neesam roboti. Mūsos ir ielikta motivācija, vēlme pēc savu privātu īpašumu, pēc brīvībām, pēc tiesībām un pēc vietas, kur mēs varam saukt par mājām un audzēt mūsu ģimeni, labklājību, ieguldīt un zināt, ka mūsu bērniem, mazbērniem kaut kas paliks. To Dievs ir ielicis mūsos. Un tad atbildi ir, ko tad mēs varam darīt, lai mēs pie šī nenonāktu? Lai mēs nenonāktu Padomju Savienībā, Ziemeļkorejā un visās citās šīs valstīs, kas ir bijušas un tagad vēl eksistē. Tad pirmkārt, mēs varam izglītot citus. Tādēļ, ja tu zini kādus draugus, kas grib būt sociālisti vai nezinu par šo tēmu,
tad tur aizsūtīt arī šo raidījumu vai pastāstīt viņiem un stāstīt, kāpēc tas nav labi, un pats papētīt šo tēmu vēl dziļāk. Otrakārt, ir svarīgi, ka mēs varam veicināt ekonomisko izaugsmi un veicināt iespējas strādāt, vienkārši pastāvēt par iespējām un veicināt to, lai cilvēki varētu arī dzīvot labāk, lai veicinātos izaugsme. Un tas nozīmē arī to, kad ir bērni, kad ir darba spēks, jo tagad mums ir milzīga demografiska problēma visai Eiropai, kad samazinās bērnu skaits, tautas noveco, un tad arī jautājums, kas tad parūpēsies, kā izdzīvos šīs tautas. Tad tālāk trešais ir aizstāvēt privātīpašuma tiesības. Iestāties par privātīpašuma tiesībām, par visu, kas palīdz noturēt cilvēkiem iespējas iegādāties, uzturēt savu privātīpašumu, jo tas ir svarīgs, lai sabiedrība varētu strādāt. Un tad veicināt pilsoniskas brīvības. Skaties, kur brīvības tiek atņemtas, ierobežotas. Un iestāties par to, lai tās netiktu ierobežotas un cilvēki varētu brīvi darīt kādas lietas. Un Luters arī teica labāk, lai 1000 noziedznieks staigā par ielu, jebšu, kad ir bīstamāka brīvība, nekā, ja ir viens dievbijīgais cilvēks tiek iemests cietumā, nekā mierīga verdzība. Tā labāk bīstamo brīvība nekā mierīgu verdzību. Jā, tad mēs varam palīdzēt nabagiem. Ne paši kādreiz tā bija verdzības sistēma vecajā derībā, bet tā bija krietni citādākā koloniālā sistēma, vai kā arābu veiktā verdzība, bet tā bija tāda kā sociālā iekārta, kur bija labs vergs un bija noteikumi, ka viņi nevarēja viņus nogalināt savus vergus, bet viņi rūpējās par viņiem. Tas bija kā pēdējā situācija, ko cilvēki darīja. Viņiem nebija vairs īpašumu. Viņi pārdeva visu, tad viņi varēja pārdot sevi, un tad viņiem nevajadzēja mirt, bet viņi kļuva par kalpiem, un tas kungs parūpējās par viņiem, un viņiem bija iespēja tikt brīviem, vismaz, ja ne kaut kādā savos spēkos, bet tad katrā 49. gadā vai 50. gadā, lielajā jubilejas gadā, visi vergi tika atbrīvoti, īpašumi tika atgriezti, un katrs nokļuva atkal savā sākuma punktā. Jūs varat papētīt Bībelē, kas ir jubilejas gads. Tā kā Dievs arī bija pret tādu uzkundzēšanās iespēju, ka katrs jūds varētu tikt apkārt pie savas mājas un sava īpašuma. Bet jā, tad palīdzēt arī nabagiem, nevis atstāt visu valstī, un tā, bet ka mēs paši varam vairāk rūpēties arī par citiem cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams, un nevis gaidīt tikai, ka valsts dos atlaides zālēm un visiem pakalpojumiem, bet ka varam viens otru uzturēt. Un pēdējais punkts, pats svarīgākais punkts ir kļūt neatkarīgiem. Pašiem kļūt neatkarīgiem, ka mums pašiem var būt savs ēdiens, savi resursi, jo tad, kad mēs paļaujamies uz citiem, ka citi parūpēsies, ka mums būs visi pabalsti, ka valsts dos ēdienu, ka valsts dos transportu un veselības aprūpu un visu, tad tikko kā mums sāk ierobežot vai mums pazūd kādu no šīm lietām, tad mēs esam atkarīgi no šiem cilvēkiem vai iestādēm vai vienalga, kas tas būtu. Tāpēc vislabākais veids, kā cīnīties pret sociālismu, ir, ja mēs katram ir, tas būtu ideāli, savu māju, savus ēdiens, kurš staigā, un sava enerģija, savs ūdens, un tad mēs esam neatkarīgi, un tad mēs varam darīt daudz labāk palīdzēt citiem, kuriem tas ir nepieciešams. Šī ir tāda ļoti svarīga un vērtīga lieta, un mēs bieži arī daudz dzīvokļos, es arī dzīvoju dzīvoklī, un jā, tas ir ērtuma dēļ, piereduma dēļ, vai nesanāk, ka lētāk, un mēs negribam ņemties ar dārziem un vēl kaut ko, bet tanī visā tas ir arī kaut kas ļoti, ļoti piepildošs. Darīt darbu. Es arī pirms 2 gadiem uzsāku savu dārzu un sāku darboties, un tas ar saviem bērniem esot dabā un redzot, sapratu, tas tik ļoti piepildoši un skaisti ir vienkārši būt ārā, ņemties, strādāt un redzēt, ka tu pats vari paēst no sava roku darba, ko tu pats iesaisti, ir prasmes un zini, ja viss būtu, piemēram, slikti, tad zinu, kaut ko es varētu vismaz pats izaudzēt. Vai man ir pašam sava vieta, kur es kaut ko varu izaudzēt. Un tas padara mūs neatkarīgākus, brīvākus. Tad mēs varam būt vairāk brīvāki. Mums nav jāuztraucas, ka, ja mūs atlaidīs, tad uzreiz viss man jāiet zem pabalstiem, esmu kāda kontrolē, vadībā. Nē, ka mēs tad paši esam neatkarīgi. Un tā arī tāda ļoti svarīga tāda vīriešu pienākums arī ir padomāt par šo visu, par kādiem arī uzkrājumiem, ne tikai naudiskiem, bet arī ēdienu un ūdens un citiem, lai parūpētos krīzes situācijās kaut kādās. Ir daudz resursi par šo visu, bet tas arī ir svarīgi, lai varētu mūs pasargāt un tad varētu mazāk kontrolēt. Bet jā, es ceru, ka šis palīdzēja
tas ir tāds ātrs ieskats, un tā nav tagad milzīga studija šīs visās lietās, bet ir vienkārši svarīgi, ka mēs varam ievērot šīs tendences, redzēt tās, un tad censties izvairīties no tām. Un ir labas lietas, arī sociāli demokrātiskā ziņā ir labas lietas, un ir netik labas lietas, un tas ir mūsu ziņā redzēt, kā to darīt. Bet galvenokārt, ir jāpastāv par brīvību. Un arī tā ir slava Dievam, pateicība Dievam, ka mēs varam būt šeit Latvijā. Mums vēl ir ļoti labi. Es nesūdzos, es negribu pateikt, ka viss slikti. Es domāju, Dievs mūs ļoti svētīs. Mums jāturpina lūgt par mūsu tautu, par to, lai Dievs mūs nesoda par visiem tās grēkiem, bet lai mēs varam dzīvot mierā, saņemt svētības. Tiešām šī ir zeme, kur piens un medus līst, kad mūsu Dievs ir ļoti, ļoti apdāvinājis. Un mēs bieži gribam skriet uz Vāciju un uz citām valstīm, uz Nīderlandi un strādāt, bet arī esmu bijis ārzemēs un redzējis to un teicis, nē, tomēr Latvijā ir skaisti, mums ir diezgan daudz brīvības. Mēs varam daudz ko darīt, mums ir zemes, mēs varam nopirkt daudz kur valstīs, mums nevar zemi nekur nopirkt. Mums ir diezgan brīvi, var aiziet pamakšķerēt vai vēl kaut ko darīt. Mums ir šeit vieta, ir vieta izaugsmēji. Un svarīgi, ka mēs tad izglītojam nākamo paudzi, ka mēs paši kļūstam par labiem pilsoņiem, ka mēs rīkojamies gudri un tad šīs vērtības dodam tālāk. Tādēļ būsim paši par labiem pilsoņiem, strādāsim, veicināsim arī gan labklājību šai valstī, bet arī lūksim par to. Un galvenokārt, lai šī valsts, lai mēs būtu gaisma un sāls, lai mēs varētu svētīt citus un nest šo evaņģēliju brīnišķīgo vēsti tālāk un redzēt, kā Dieva valstība izplatās un kā Dievs tiešām svētī Latviju. Ja tev iedrošināja šis raidījums, tad aizsūti to kādam, kuru tas varētu iedrošināt. Un droši var atstāt man atsauksmi vai arī ideju nākamajām tēmām, apmeklējot mājaslapu ej.uz/slīpsvītra vērtību kompas. Lūksim. Paldies, Tev, Dievs, par Tavu žēlstību un par Tavu dāsnumu un mīlestību, kur Tu uz mums dod, un ka Tu esi mūs tiešām tik ļoti svētījis, ka mums nekā netrūkst. Un es zinu, varētu būt labāk, bet Dievs tiešām varētu būt arī daudz, daudz sliktāk. Un paldies Tev par tiešām Tavu lielo žēlstību un to, cik Tavs vārds ir brīnišķīgs un labs, un kad tas tiešām runā par visu, tas runā arī par sociālismu. Un Dievs, un es lūdzu, lai mēs varētu piedzīvot vēl skaistus laikus brīvā valstī, labā valstī, kur ir deputāti, kuri Tevi bīstas, un tauta, kura Tevi bīstas, un kuri mīl Tevi, Kungs, un staigā Tavos ceļos un Tavos likumos, un ka mēs piedzīvot Tavu svētību, Kungs, ka Latvija varētu būt tāda īpaša zeme, kur izceļās ar to, ka tā tic Tev. Un tādēļ lieto šim katru klausītāju, kurš klausās šo raidījumu, lieto šim lielajam misijas darbam. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un arī vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.